Šie vingrojumi, ko jums tagad parādīšu, būs orientēti, lai atbrīvotu muguras muskulatūru un vispār atbrīvotu ķermeni. Un vislabāk to ir veikt vakarā, bet to var arī pusdienu laikā, jebkurā brīdī, kad tu jūties sasprindzināts vai gribās atbrīvoties. Vingrojumi ir ļoti vienkārši. Šāda te poza. Izstiepjamies, sajūtam, ka mums muguras daļa ir izstiepta. Tad var paiet uz vienu pusi, vairāk drusciņi tā kā uz kreiso pusi, atkal nofiksēt līdz 10-15 sekundēm, var 20. Jo ilgāk, jo labāk. Cik pacietības būs, un uz otru pusi tieši tāpat. Tālāk tieši tāpat izliekt muguru šādi un pastāvēt šādā pozā arī 20 līdz 30 sekundes. Tālāk liek kāju šādi, pēc iespējas tur taisnu muguru, mēģina aizsniegt kāju pirkstu, ja nevar aizsniegt kāju pirkstu, tad liecas tik tālu, cik var. Ja, tā tad aizsniedzam kāju pirkstus, paturam atkal 20-30 sekundes, pēc nepieciešības ilgāk, jo labāk. Tālāk griežamies šādi, kāja ir apakšā, šādi rādīšu, lai var redzēt. Ja ir liekais svars un grūti to izdarīt, tad daram tik tālu, cik var, vai šādi, tas būs vai šādi, bet doma ir izliekt šo te vietu, lai būtu šāds te leņķis. Ļoti svarīgi ir izstiept šo te muskuli, iegurņa muskuli, jo no viņa iet vairāk atzari uz muguras muskuļiem. Un, ja grib nostiprināt muguru, tad ir jādara šāds vingrinājums. Viņa liekas apakšā, kāja šeit te. Un liecies maksimāli, cik var uz priekšu. Ja nevar šādi, liecas tik tālu, cik var, bet stāj pa šo te vietu. Tālāk 20 sekundes līdz 31 pozā, tad liek vienu roku šeit, arī 20 sekundes. Pēc tam maina uz otru pusi, arī 20 sekundes. Tālāk šī te kāja iet pāri uz šejieni. Šie elementi no jogas ļoti daudz, kas ir ņemts un vienotu nav, bet katram savs ir jāizvēlas. Es rādu to optimālāko, kas man palīdzēja nostiprināt muguru, un gada laikā no plēsta skriemeļa varēju sākt jau mierīgi vingrot un darīt aktivitātes dažādas. Tātad šādi te 20 sekundes, ejam tālāk, sagriežamies. Atkal 20 sekundes. Ja nevar, dara tik tālu, cik var. Ja nevar šitā, tad tur šādi. Galvenais ir, lai šie te dibena abas daļas būtu pie zemes, lai sajustu tādu velkošu sajūtu šeit sānos, muskulī, šeit te gurnā. Pēc tam tieši tāpat uz otru pusi. Atkal ietur tās 20 sekundes. Tālāk atbrīvo kājas. Un tieši to pašu visu uz otru pusi. Tātad kāja uz priekšu, uz vienu pusi, uz otru pusi. Kāju pāri. Vienu pusi un uz otru pusi. Tad nosēstās šādā. Atkal galvenais nosacījums ir, lai mugura taisna, cik var tālu, tik arī pieliecamies. Nav obligāti šeit pieliekties, ja? Var līdz ceigaliem un mēģināt ar katru reizi pasēdēt ilgāk tajā pozā. Bet galvenais nosacījums ir, lai mugura ir taisna un kājas šeit arī taisnas, lai mēs neceļās šādi augšā. Daram tikai tik tālu, cik varam. Ja nevaram vispār, tad šādi sēžam. Mēģinam ar vienu roku drusciņu, mēģinam ar roku, otru. Galvenais, lai taisna mugura un lai mūsu tā tieksme būtu saņemt šeit pirkstus vai kājas. Tas ir pēc kāda laiciņa, bet pasēdēt šādā pozā arī 20-30 sekundes. Viss tālāk var salikt šādi kājas, drusciņu izstiept, atbrīvot gurnus. Tad aiziet daži vingrojumi uz muguras.
Noguļamies uz muguras, pārliekam kāju pāri, izbāžam šeit cauri roku, otru pārpusi un noliecam galvu un pasēžam šitā te, pareizāk sakot, paguļam arī 20-30 sekundes pēc tā, cik pašam patīkami ir. Jo ilgāk, jo labāk. Tālāk uz otru pusi tieši tāpat atkal cauri un atkal noliecamies. Ja nevaram, tad liecamies tik, cik varam. Ja nevaram aizlikt, liekam tik, cik varam. Ja nevar galīgi nekā, tad galvenais ir šis te vingrojums pievilkt šo te ceigalu klāt sev. Bet vajag mēģināt. Ja nevar pārpusi savienot, varbūt var pa iekšpusi sākumā, lai galvenais, lai šis te gurns ir izstiepts. Šī vietā jābūt vilkmei. Pēc tam, kad tas ir, ja viss taipīts, vēl lielisks vingrinājums ir šitā te pārpus apņem kāju, izbāst šeit cauri roku un atkal palikt tā, lai tā kāja šeit ir nostiepta. Šis te galvenais moments. Ja nevar savādāk, var šitā vienkārši, bet stiep pie sevis vilkt, lai šī te gurna vieta ir izstiepta. Tālāk vienkārši vingrinājums saliekam kājas, apņemam rokas un atkal paguļam šādā pozā. Sajūtam, kā izstiepjas muguras muskulīši gurnos kājās. Daram visu tik ilgi, cik var izturēt. Un pēc tam vingrojums, ko vēlāk var darīt, paņemt vienu kāju, paņemt otru kāju, šādā pozā pagulēt. Pacelt galvu augšā, cik var paturēt. Noteiktu likumu nekādu nav. Viss ir jādara tā, lai tas būtu patīkami. Galvenais ir, ka jūs to darat. Tālāk var vāļāties uz vienu pusi, uz otru līdz galam. Ir tāda iespēja. Un viss beigās atkal saliecamies šādā pozā un paguļam, pasēžam vienkārši šādā pozā. Pēc vajadzības var vēl arī izgriezt šādi rokas uz vienu pusi, uz otru pusi. Vienkārši paši dariet to, lai ir patīkama sajūta. Galvenais ir šis te izgrieziens. Un no rītiem vēl kājās stāvot var arī šādā te veidā griezties. Tas arī labs, tikai tas jādara pēc izjūtām. Šādi te saņemot dibenu, lai redzot pretējās kājas papēdi. Tam griezienam jābūt ir tik tālu. Arī mugura taisna kājas, taisnas plecu platumā. Un šāds te pagrieziens. Viņš ir ļoti veselīgs mugurai. Do priekšpuses tas būs šādi. Šīs te grieztās pozas saprāta robežās ir ļoti vajadzīgas. Un, protams, mugurai ļoti veselīga ir peldēšana. Vispār peldēšana ir veselīga, jo ķermenis ir atbrīvojies vai tā. Jebkurā gadījumā cilvēks ir ūdeni atbrīvojies un mugura šādi grozas, kas ir svarīgi, lai starp skriemeļiem ieiet šķidrums, lai viņi nav saspiesti, bet lai viņi atbrīvoti. Tāpēc arī vakarā vajag šīs te atbrīvotās pozas un ļoti veselīgi ir pirts. Esiet sveiki un veseli!